Kāpēc daļai ozolu uz ziemu paliek lapas un daļai nobirst? Jautājums it kā vienkāršs, bet tā atbilde uz jautājumu ir patiesībā tāda, kad cik maz mēs zinām par to dabu. Sveiki! Mani sauc Agnis Graudulis, pārstāvu uzņēmumu Mežs un vide, un pa laikam es nodarbojos ar platlapu mežu ieaudzēšanu. Un vienmēr ir urdījis tāds jautājums, kad dažiem ozoliem, kā šitam, piemēram, aiz muguras tās lapas nav nokritušas, viņš stāv līdz pavasarim, un tad padās pagriežam to ainavu. Pat man aizmugurē ir ozola, kuras to egļu fonu, te var viņas redzēt, un tur nav nevienas lapas. Un, ja paskatās to ainavu, viņi ir tāda samērā atklāta. Vējš te būtu varējis tās lapas nopūst, bet viņš turās. Un tad nedaudz parokoties par to jautājumu, kas ir un kas nav, es kaut kādā veidā sapratu, ka patiesībā mēs par tiem ozoliem gandrīz neko nezinām, jo nav tādas vienotas atbildes, kāpēc tas notiek. Ja paskatās kāds vecākus rakstu darbus, tad ir redzams, kad kaut kāda Meldera grāmatā, piemēram, kur ir rakstīta kādā 1939. gadā, tur ir pieminēts, kad parastajam ozolam, Quercus robur, ir divas pasugas, kuras Latvijā aug. Viena, kurā uz ziemu paliek lapas, un otra, kurai to lapu nav. Un tad tie botāniķi jau kaut kādā 19. gadsimta vidū ukraiņu botāniķis Černājevs ir izdalījis divas pasugas, Quercus robur praceoks, tas, kas nobirdina tās lapas jau rudenī, un Quercus robur tradifolia, tas, kas tās lapas tur līdz pavasarim. Un tik tālu mēs esam, uz mūsdienām ir eksistē tāds angliskais termins, kas ir marcescence, tā ir auga īpašība turēt lapas līdz pavasarim, un tiem ozoliem tāda acīm redzot daļai piemīt un daļai nē. Un palasot kādu mūsdienu literatūru un paklausoties cilvēks, kas stāst par ozoliem, nekur jau tālāk mēs neesam tikuši. Ir skaidrs, ka daļai tās lapas nokrīt un rudenī, un daļai viņas stāv līdz pavasarim. Un tad tās versijas tur ir dažādas, kad tās lapas, kuras paliek, tas būtībā aizsargā nedaudz to koku pret sala bojājumiem ziemā, pret izžūšanu no vēja, jo vējš ir viens no tas, kas to koku reāli arī ziemā izkaltē, un ja zeme ir sasalus un koks tā kā nekāds suls tur nevar vairāk cirkulēt, tad vienkārši viņš nokalst arī, vai ir bojājumi un viņš mokās. Un otrs tā aizsardzība, ka tās lapas, kad viņas ir, tad viņas pavasarī pasargātos koka zaru no salnām, jo mārīgākie jau ir pumpuri, kad viņi sāk plaukt. Jo ozols jau patiesībā ir tāda suga, kas ir ļoti labi pielāgojusies mūsu apstākļiem. Viņi ir super pielāgot, viņi plaukst vienu no pēdējiem kokiem, un tas nozīmē, ka kaut kāda daļa no tām ātrām salnām viņam iet secen, uz kaut kādām vēlām, protams, viņš strāpās, un tad tā viena no tām versijām, ka tā ir dabiska koka pielāgošanās, vai nu salam, vai nu salnām, kas ir noticis kaut kādus x tūkstošu gadus apakaļ. Otra versija, kur arī varētu būt ticama, ir tas, ka tas koks ir turot tās lapas, viņš aizsargā tos pumpurus pret meža zvēru grauzumiem, jo te man šī mežiņā var redzēt, kad, teiksim, šitais te ozoliņš ir tā kā tāds banzai koks, viņš ir viss nocirpts, tad viņš ir nograusts, te ir kāds atkal, kam palēmējies izaugt, tas ir izaudzis, un būtībā jau uz tā koka
zariem ir lapas, tad tas, kas tiem dzīvniekiem patīk, viņiem patīk grausties kaut kur tos pumpurus, jo pumpuros ir vairāk barības vielas. Mēs paskatāmies, kā tie dzīvnieki darās, pieņemsim aļņi. Viņi mēdz jaunaudzējs nolaust bērns galotnes, un tas lielais dzīvnieks ar to milzīgo mutu nokoš tur to mazo bērza pumpuriņu, un tā viņš ziemā mielojās, jo tas ir salds, un ar ozoliem droši vien, ka notiek tas pats, kad apkoš pumpurs, tas, kas ir garšīgāks. Un kādā veidā tā lapu turēšanās ir notikusi visreālāk, tas ir tā, protams, tā zinātnieku versija, ka tas ir bijis laikā, kad ir bijuši lielie zēlēdāji, tauri, mamuti un vispārējie, kas kaut kādas 11,000 gadus atpakaļ ir bijuši, dzīvojuši milzu aļņi, ir bijuši tādi, kas ir pār pa 2 metriem augumā, un tad tā ir bijusi tā dabiska koku aizsardzība pret to graušanu. Patiesībā šī parādība, ka tas koks nedaudz pielāgojās graušanai, eksistē arī mūsdienās. Vidusjūras reģionā ir tāds vidusjūras ozols, kas ir saucās Quercus ilex, un ir, nezinu, kā viņš latviski saucās, ir ilex aquifolium, tāds zemāks krūmveida koks. Un tās lapas viņiem ir daudz maz līdzīgas ar to starpību, ka tam īleksam lapas ir ar tādām dzelonīšiem un ozolam ir viņas ar tādām līdzenām malām. Un tā kaut kur pa tiem vidusjūras mežiem staigājot, kaut kādā brīdī skatos, izskatās pēc īleksa, bet lapas ir gludas. Un tā es nevaru saprast, kas tas ir. Un tā es kaut kādā veidā rokoties pa internetā atradu, ka tas īleks spēja ļoti operatīvi pielāgoties. Ja to īleks neviens neēd, tad viņš tos dzeloņus lapu malās neaudzē. Ja viņi ēd, tad viņš audzē. Un tādā veidā, kaut kādā veidā koks reaģē uz tiem dzīvnieku bojājumiem. Būtībā tāda arī viena ticama versija, kad kaut kāds, nezinu, 11, 20, 30 vai x tūkstoši gadus atpakaļ tas ozols ir vienkārši pielāgojies to, ka viņu ēd. Un viņš ir sapratis, ja kaut kādā formātā viņš var paturēt lapas, tad viņi ēd mazāk. Runājot par to lapu paturēšanu, viņi nevienmēr pie tāda laba gala nenovērt. Te ir viens no maniem uzraugāmajiem. Viņam gan īpaši lapu daudz nav, bet viengad, kad rudenī viņam kaut kādās lapās iekrita nedaudz sniegs, tad vienkārši viņu salauz uz pusēm. Bet būtībā tās lapas, kad ir pa ziemu, viņas var aizsargāt pret salu, pret vēl kaut ko, bet ir arī tāda, trūkums to, kad vienkārši sniegs var to augu vienkārši nolaust. Te ir atkal kāds mans uzraugāmais, un būtībā tas mehānisms, kas liek tām lapām atdalīties, ir, kad rudenī tur izveidojās kaut kāds atdalītājs šūnu slānis starp to pašu zaru vai pumpuru un lapu, un to lapu vienkārši viņš nomet. Bet šitām te ozoliem, kas tur tās lapas līdz pavasarim, tas atdalītājs šūnu slānis veidojās kaut kad tikai pavasarī, tad, kad viņi met. Un tā ozoliņi patiesībā, neskatoties uz tiem briežiem, ļoti smuka auga. Var redzēt, kad tur ir nākošais, tad, kad tas koks kaut kādā veidā viņš te bišķiņi pafrizēts pa leju, var redzēt, ir apgrausts. Tas var būt pat labi, tas šitas te visa grauzuma daļa pasargā to koku pret kaut kādiem izbojājumiem, stumra, bet tas gals aug uz augšu. Un te ir vēl tālāk nākošie uzraugāmie, kāds, protams, nedaudz ir apgrausts. Bet, var redzēt, ir kāds vecāks brieža bojājums, bet ozols samērā veiksmīgi aizaudzē brūces. Un vēl viena tāda zinātniska versija ir tāda, kad tādīs lapās vēl ir kaut kādas barības vielas, un tad tas koks viņu vienkārši rudenī paņem un
mums atstāja viņas lapās, nevis savāc uz stumbru un pavasarī, lai ir raitāk augšana, tad vienkārši paņem to visu to labumu no lapām un uzreiz pat taisno iesūc pumpuros. Nu, ir 21. Gadsimta 26. gads jau, un mums patiesībā joprojām nav skaidrs, kādā veidā aug šie lielie koki, kāpēc dažiem ir lapas pa ziemu, dažiem nav, jo šī ozols nav unikāls ar šīm lapu nemešanu. Tas ir arī citām koku sugām mūsu apstākļos, pieņemsim arī diškabārdas. Tieši tāpatās dara, viņš tās lapas vienkārši bieži vien atstāja uz ziemu, tad tos diškabāršus ļoti labi arī mežā atrast. Un interesanti tas, ka arī marcescensei tāds es riktīgi neatradu, kad viņai būtu kāds latvisks termins un kāds to būtu latviskojis. Nu tā, tas bija tāds neliels stāsts par marcescensi, ozolu lapu mešanu vai nemešanu. Un paldies, ja esat tikuši līdz šitam brīdim. Aizmugurē ir tāds viens no manējiem ozolu mežiņiem. Un tas, ko es ikdienā nodarbojos ar meža īpašumu apsaimniekošanu un arī sniedzu konsultācijas par cirsmu plānošanu, par ciršanu, kādā veidā cirst, ko necirst, par meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu, ko rakt, nerakt, ko tīrīt, kādā veidā tur sakārtot ūdens saimniecību, par robežām un daudziem citiem jautājumiem, kas saistīti ar praktisku meža īpašumu apsaimniekošanu. Ja interesē kāds jautājums par mežu, tad droši rakstiet. Tur lejā ir kaut kur mājaslapa, man kontakti. Un paldies, ka skatieties. Tā, tiekās mežā.